Bet man ir... Viņš ir vienkārši dievīgs. Manas dzemdības ar Markusu bija... You never feel the way I feel. You don't know if my love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. Labrīt, mani mīļie, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Šodien ir pirmdiena, pulkstens ir nedaudz pāri 8 no rīta. Es taisos dienai, vīrs ar Markusu jau devās savās dienas gaitās. Es arī gribu jau sataisīties, šodien braukt uz ofisu nedaudz ātrāk, bet es izdomāju, ka kamēr es taisos, es varētu padalīties ar saviem tādiem kā 2023. gada kosmētikas favorītiem. Es jūtu, ka es ļoti ātri aizaušos, bet jā, parasti es iepriekšējos gados taisīju kā atsevišķu video, kur es sēžu un stāstu, bet es izdomāju, ka šogad es tādu video negribu filmēt, labāk es ar jums padalīšos ar saviem kosmētikas favorītiem krāsojoties. Es domāju, tas varētu būt labāk, interesantāk un ātrāk. Un jā, pirmais solis manā kosmētikas rutīnā ir šī te lūpu eļļa no Clarins. Varbūt jūs atceraties, es viņu nopirku. Man liekas, tas bija dienas. Man liekas, tas bija ziemas sākums, un es nemirkli neesmu nožēlojusi, ka es esmu viņu nopirkusi. Šī eļļa ir fenomenāla. Šogad dēļ augstuma manas lūpas ir ekstra sausas, un es kādu brītiņu mocījos ar sasprāgājušām lūpām. Pirmkārt, tas ir pats nepatīkamākais, kas var būt. Otrkārt, tas ir arī ļoti nesmuki, bet kopš es sāku lietot šo te Clarins lūpu eļu, man nav tādu problēmu. Bet, protams, galvenais ir lietot viņu no rītiem un vakaros. Nākamais solis, pirms es uzklāju vispār jebkāda veida kosmētikas produktus, es savu ādu vēl vienmēr samitrinu, un dotajā brīdī mans absolūtais favorīts ir šīs te hialuronskābes sprejs no Rever. Smarža ir vienkārši fenomenāla. Es dievinu šo produktu. Tālāk es vienmēr, protams, kā pirms uzklāt kādus sejas kosmētikas produktus, es uzklāju grima pamatu, grima bāzi, un dotajā brīdī mans favorīts ir šis te One Heck of a Blot no Soap & Glory. Es viņu iegādājos. Diemžēl man jāsaka, ka Latvijā, cik man zināms, šīs produkts nav pieejams, bet ja jūs esat kaut kur ārzemēs, un ja jūs redzat šo produktu, viņš ir izcils, it sevišķi, ja tev ir kombinēts vai taukains ādas tips. Un es grima bāzi uzklāju galvenokārt tur, kur man ir paplašinātas poras, un tur, kur mana āda mēdz vairāk spīdēt. Tā ir T-zona, šīs zonas un arī zods. Nākamais produkts, kuru es absolūti mīlu un ar kuru es iepazinos tad, kad mana lelde taisīja make-upu uz manu dzimšanas dienu, tas ir šis te Capture Youth serums no Diora. Sejas āda izskatās pavisam savādāk tad, kad lieto šo te serumu. Man viņš nenormāli patīk, viņš ir katra centa vērts, bet es viņu nelieku uz visas sejas, es viņu galvenokārt lieku šajā te apvidū, lai piedotu papildus mirdzumu, jo ir pagājušas dienas, kad Elīnai patika matēta sejas āda, tagad jo mirdzošāk, jo labāk. Un es galvenokārt šo te serumu uzklāju šajā te zonā.
Nākamais solis ir tonālais krēms, un ja es skatos uz saviem tonālajiem krēmiem, man nebija tāds viens izteikts favorīts, es viņus ik pa laiciņam mainīju, man ir 3 tādi izteikti favorīti. Viens no tiem ir šis te tonālais krēms no Douglas, Ultra Light Nude Wear Foundation, tonītis 15, ja nemaldos, teikšu, kā ir mani šis tonālais. Pārsteidza, es negaidīju, ka man viņš tik ļoti patiks, bet no pirmās dienas, kad es viņu sāku lietot, es viņu turpināju lietot. Ļoti foršs pārklājums, ļoti viegli iztušējās, diezgan ilgnoturīgs, ņemot vērā to, ka man ir kombinēts slash taukains ādas tips. Vienīgais, ko es pamanīju, ka viņš uzklājot nedaudz oksidējās, respektīvi viņš uzklājot paliek nedaudz tumšāks, bet lielu skādi es tam neredzu, kopumā ļoti labs variants. Tad otrs tonālais krēms, pie kura es ļoti bieži pieturējos, kas man ļoti patīk, bet es viņu lietoju vairāk tādos, kad man ir kaut kur jāiet, vai man ir ar vīru randiņš vai kāds pasākums, tas ir šis te tonālais krēms no Giorgio Armani Power Fabric. Daudziem mīļākais tonālais krēms ir Giorgio Armani Luminous Silk, priekš manis viņš ir par spīdīgu. Lai gan tagad es esmu iemīlējusi, ka āda mirdz, varbūt arī man viņš patiktu, bet jā, šis te Power Fabric man ļoti patīk galvenokārt tad, kad man ir kādi pasākumi, jo sejas āda izskatās vienkārši fenomenāli. Un šis ir tonītis kaut kas 25. Un tad pēdējais tonālais krēms, kuru es arī lietoju dotajā brīdī, visbiežāk ir šis te Estee Lauder Double Wear tonītis 1N2. Ļoti, ļoti, ļoti patīk šis tonālais krēms ikdienai. Es zinu, ka daudziem varētu likties, ka šis tonālais krēms ir par biezu ikdienai, par smagnēju, bet es tā nedomāju. Man ļoti patīk pārklājums, ko dod šis tonālais krēms, un es arī viņu uzklāju salīdzinoši maz, tā lai arī ir redzama āda, bet jā, kopumā man ļoti patīk. Un jā, kas ir interesanti, es pavisam neilgu laiku atpakaļ atgriezos pie kosmētikas sūklīša. Es lielāko daļu laika pagājušajā gadā, kad krāsojos, izmantoju savas rokas, bet es tomēr esmu atgriezusies pie kosmētikas sūklīša, jo ar rokām izsmērēt produktus liekas pārāk ķēpīgi. Viena lieta, kas nav absolūti mainījusies manā kosmētikas uzklāšanas rutīnā, ir konsīleris. Tas vēl joprojām ir konsīleris no It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Pirmkārt, man viņš ļoti, ļoti patīk. Viņš noslēpj visas nepilnības zem acīm, kuras gribās noslēpt, un otrkārt, šis produkts ir absolūti neizlietojams. Es viņu lietoju gandrīz katru dienu, katru reizi, kad es krāsojos, un viņš kā nebeidzās, tā nebeidzās. Nu lūdzu, paskatieties uz starpību. Ir starpība, ir starpība. Rīma pamats principā ir uzlikts, tālāk ir kontūrēšana, tajā nekas nav mainījies, un mans absolūtais pagājušā gada favorīts. Un mans absolūtais pagājušā gada favorīts ir šis te krēmveida kontūrēšanas zīmulis no Kiko Milano, tonītis 201. Viens no labākajiem, ļoti viegli iztušējās, neizsmērē tonālo, ļoti labi iztušējās kopā ar tonālo, piedod ļoti foršu toni sejai, nekas tāds uzkrītošs katrā ziņā, tieši tas, kas vajadzīgs. Nu re, viss ir ļoti skaisti iztušējies. Es no sirds iesaku šo kontūrēšanas zīmolu, ja jūs gribat sākt
kontūrēt un nezināt, kā to darīt, tad šis produkts ir tiešām labs, jo jūs neuztaisīsiet šmuci. Tad nākamais solis ir pūderis, bet, diemžēl, mans pagājušā gada favorīts ir beidzies, un es dotajā brīdī lietoju citu puderi. Īsti neesmu pārliecināta, vai man šis pūderis patīk, bet katrā ziņā, ja jūs man sekojat ļoti ilgu laiku, tad mans pūdera favorīts nav mainījies. Tas vēl joprojām ir Rimmel Stay Matte tonītis Translucent. Es pievienošu bildi šeit. Tas vēl joprojām ir mans nemainīgs favorīts. Tālāk, bronzeris. Te man liekas arī man ir favorīts jau ļoti ilgu laiku, kopš es viņu iegādājos. Tas ir bronzeris no Benefit Hoola. Man liekas, ka viņš ir pieejams no Tino, bet es varētu kļūdīties. Katrā ziņā, ja viņš ir pieejams, es viņu noteikti atstāšu video aprakstā, bet man ir jauns triks, ko es daru pēdējos pāris mēnešus. Es pat nezinu, kā man šī ideja ienāca prātā, bet ņemot vērā to, ka man dotajā brīdī vairāk patīk šis te mirdzošais sejas ādas tips, un man nepatīk, ka bronzeris ir galīgi matēts. Ziniet, ko es daru? Es maisu bronzeri ar izgaismotāju. Es zinu, varbūt izklausās traki, bet man ir šī te palete no... Bija šī palete. Nē. Lieliski. Par laimi, es esmu pasūtījusi jaunu izgaismotāju, kuram vajadzētu atnākt vai nu šodien, vai arī tā kā Lidls kāda nav, bet es nemānīšos, es esmu bēdīga. Savākšu šmuci un būšu apakaļ. Tā, es esmu atpakaļ. Visa palete veiksmīgi ir sašķīdusi. Protams, skāde liela nav, bet, man ir nedaudz žēl, bet katrā ziņā es nedaudz paņemu izgaismotāju, tādu attiecīgi bronzeri. Un mums, cik tumšs, pagaidiet sekundi. Un mums ir skaists bronzeris kopā ar izgaismotāju. Un, kas attiecās uz izgaismotāju, es vienmēr izmantoju šādu te fēna otiņu un uzklāju galvenokārt izgaismotāju virs vaigu kauliem, bet tagad es esmu pamainījusi nedaudz savus ieradumus, un es galvenokārt ņemu šādu te stipling otu, es nezinu, kā tulkojās. Ņemu izgaismotāju un izgaismoju gan virs uzads, gan arī virs vaigu kaula, bet ar šo otiņu šis te izgaismotājs iztušējās daudz plašāk un vieglāk un skaistāk. Tā, uz acīs. Tur arī, manuprāt, nekas nav mainījies kopš pēdējās reizes. Mans favorīts vēl joprojām ir šis te uzacu zīmulis no It Cosmetics. Starp citu, es pagājuši gadu izmēģināju daudz un dažādus, visādus uzacu produktus, bet, teikšu tā, man īsti nekas nepatika. Kas attiecās uz acu plakstiņiem, te arī viss ir ļoti vienkārši. Es pieturos pie diezgan tāda dabīga toņa, man nepatīk pārspīlēt. Es pēdējā laikā, man liekas, varbūt jūs, protams, varat man nepiekrist, bet es palieku arvien dabīgāk un dabīgāk. Tas attiecās arī uz make-upu. Tāpēc kā acu ēnas es izmantoju savu bronzeri
un pavisam viegli ieklāju to plakstiņos. Bet lai šis te tonis ir ļoti, ļoti mērens, nekas pārspīlēts. Tā kā, jā, man mīļie, ja jūs to nezinājāt, tad jūsu bronzeris var būt jūsu labākās acu ēnas. Un jā, nākamais solis ir skropstu tuša, un te es gan pagājušajā gadā izgāju cauri lielām pārmaiņām. Es 8 gadus, kā jūs gan jau atminaties, kopš maniem YouTube pirmsākumiem pieaudzēju skropstus, bet pagājušajā gadā martā es viņas noņēmu un esmu ļoti laimīga, ka es pieņēmu šo lēmumu. Man likās, ka es varētu viņas atkal pieaudzēt pēc mēneša, pēc 2, bet nē, es to negribu vairs darīt, un mans vislielākais favorīts no skropstu tušām pagājušajā gadā bija šī te skropstu tuša 5-in-1 Wonder Lash Ultra no Oriflame. Un patiesībā šī skropstu tuša mani pārsteidza, jo tas ir seriāli, ka vēl pirms skropstu pieaudzēšanas, vēl pirms es sāku pieaudzēt skropstu un arī krāsoju skropstu, šī arī bija mana mīļākā skropstuša, un pat pēc 10 gadiem nekas nav mainījies. Kā redzat, skropstiņas ir uzkrāsotas, skropstu tuša ir vienkārši perfekta. Un starp citu, es jau esmu par šo runājusi, bet ja no jūs attur tas, ka šī skropstu tuša ir no Oriflame, un jūs atceraties, ka vecajos labajos laikos obligāti vajadzēja konsultantu, lai pasūtītu no turienes produktus, tad tagad vairs tā nav. Es pati par to pārliecinājos, tad, kad es gribēju pasūtīt, es vienkārši iegāju viņu mājaslapā, piereģistrējos un pasūtīju. Un piegāde ir ļoti ātra, tā kā atstāšu šīs skropstu tušas linku video aprakstā. Un jā, principā es esmu uzkrāsojusies. Kas attiecās uz lūpu krāsām, man ir diezgan daudz favorīti, bet 2 tādi biežāk lietotie lūpu produkti. Pirmkārt ir lūpu spīdums no Kiko Milano dienās, kad man negribās krāsot lūpas, bet man tomēr gribās, lai uz manām lūpām kaut kas ir. Šis produkts ir ļoti labs, bet ja man tomēr gribās piedot kādu krāsu un uzkrāsot lūpas, tad mans favorīts ir šī te vēl joprojām matētā lūpu krāsa no L'Oreal Tonītis Empower. Arī jau kuro gadu es lietoju šo lūpu krāsu, un kuro gadu šis ir mans favorīts. Es esmu gatava, es uzkrāsoju arī lūpas ar jau iepriekš minēto matēto lūpu krāsu no L'Oreal. Ļoti patīk, kā šis tonis izskatās uz manām lūpām. Izlaidu arī matus, esmu gatava dienai. Tā kā jā, tad principā tie bija visi mani pagājušā gada kosmētikas favorīti, visi izņemot pūderi. Un es viņus arī turpināšu lietot šogad, jo, ja es atrodu kaut ko labu, es arī turpinu to lietot.
atpakaļ mājās pēc ļoti garas un darbīgas dienas. Pulkstens ir 5:30. Man tūlīt ir jāķerās klāt vakariņām. Lai gan teikšu, ka tas ir pēdējais, ko man gribās darīt. Es atzīstos, es pēdējā laikā esmu tāda diezgan apslinkusi, bet patiesībā es esmu arī tāda apslinkusi un sagurusi, tāpēc, ka šodien bija ļoti, ļoti produktīva un darbīga diena. Es ļoti daudz ko izdarīju, tā skaitā es izsūtīju ļoti daudz plānotājus, bet es esmu ļoti priecīga, ka es to izdarīju. Office izskatījās aptuveni šādi. Tas viss ir nosūtīts, par to es ļoti priecājos. Es arī dabūju savu paciņu no Feel Unique, par ko es esmu ļoti priecīga. Es jau uztaisīju unboxingu Instagramā, bet zinu, ka daži no jums nesako man Instagramā, tāpēc es ātri parādīšu produktiņus, kurus es pasūtīju. Bet man jāsaka tā, tad, kad man kurjeris iedeva šo te pasūtījumu, es biju nobažījusies par to, ka kaut kas noteikti iekšā ir vai nu saplīsis, vai nu izlīst, tāpēc, ka kaste atnāca diezgan sadragāta. Es nezinu, kur viņa ir pabijusi, bet, viss ir kārtībā. Es zinu to, tāpēc, ka es jau uztaisīju unboxingu. Es pasūtīju 2 ķermeņa produktus, 1 sejas kopšanas produktu un 1 kosmētikas produktu. Un es ātri iziešu cauri. Pirmais produktiņš, ko es paņēmu, ir šis te krēmiņš no Laura Mercier. Ļoti patīk šī firma uz veselību. Ļoti patīk šī firma, bet es īsti nebiju pārliecināta, vai man patīk šis krēms, jo viņš ir ar vaniļu. Bet, mīļie, šis krēms ir vienkārši, viņš ir vienkārši dievīgs. Ja es kaut kur braukšu un es redzēšu šo brendu, es gribu pasmažot visus iespējamos krēmus, kas viņiem ir, jo šis ir vienkārši fenomenāls. Dievīgi. Jā, es pasūtīju šādu te ķermeņa krēmu, tad es pasūtīju ķermeņa eļļiņu no Elemis. Galvenokārt es viņu pasūtīju, tāpēc, ka es meklēju visus iespējamos veidus, kā izvairīties no strijām. Es zinu, ka pat lietojot ļoti daudz un visdažādāko eļļu, iespējams, ir ļoti liela iespēja, ka strīs tik un tā var parādīties grūtniecības laikā, bet, ja es varu darīt visu iespējamo, tad es to darīšu. Un jā, kad es ierakstīju mājaslapā līdzekļus pret strijām, man izmeta šo te eļļiņu. Iepakojums ir ļoti augstas klases, tā teikt, luxury. Jā, būs interesanti pamēģināt, bet interesanti ir tas, ka šis produkts ir gan ķermenim, gan nagiem, gan arī matiem. Par šo, ka šis produkts, ka šī eļļa ir arī matiem, es biju ļoti pārsteigta. Katrā ziņā es ar ļoti lielu interesi mēģināšu šo produktu. Tad nākamais produkts, ko es pasūtīju, ir šādas te C vitamīna kapsulas no Elizabeth Arden. Elizabeth Arden Latvijā pārdodās, es esmu redzējusi šo brendu, bet es ieraudzīju, ka ir diezgan izdevīga cena tieši 60 kapsulām, tāpēc jā. Es izdomāju, ka es paņemšu, jo es tagad esmu mirdzošas ādas piekritēja. Jo mirdzošāka āda, jo labāk. Un arī pēdējais produkts ir produkts, kura dēļ es vispār veicu šo pasūtījumu, ir šī te izgaismotāja palete no Hourglass. Šis brands, es dievinu šo brendu, lai gan man nekas daudz no viņa nav bijis, jo Latvijā viņš nepārdodas, bet viss tas, ko viņi taisa, manuprāt, ir dievīgs. Bet jā, man iepatikās šī izgaismotāja palete ar to, ka principā te ir gan izgaismotājs, gan bronzeris. Un jā, man patīk tas, ka šim te bronzerim ir mazi mirdzumiņi iestrādāti. Līdz ar to šis bronzeris automātiski būs mirdzojošs. Tā kā jā, es ar nepacietību gribu pamēģināt šo te paleti. Un dizainiski, protams, izskatās vienkārši fenomenāli. Es domāju, ka jūs zināt, cik ļoti man patīk šis vārds. Fenomenāli! Tā kā jā, šie ir tie produkti, kurus es pasūtīju. Man ir ļoti liels cerības uz absolūti visiem produktiem. Visi produkti izskatās ļoti daudz sološi, bet, katrā ziņā viņi arī nebija lēti, bet te vismaz ir sajūta, ka tu dabū par
ka tu dabū to, par ko tu maksā. Un, ja jūs nekad nesat neko pasūtījuši Feel Unique mājaslapā, es jau Instagramā arī šo minēju, jaunajiem klientiem ir 20% atlaide, tā kā to droši arī var izmantot. Es esmu pilnīgi aizalsusies. Tagad ir laiks vakariņām. Es cenšos izvairīties un netaisīt, bet kas jādara, jādara. Būšu ar jums atklāta, es šodien esmu super nomāktā noskaņojumā, nezinu, kāpēc, varbūt tāpēc, kad ārā ir tāda sajūta, ka kāds ir aizmirsis ieslēgt gaismu, viss ir tik pelēcīgs, un man šodien vienkārši nav garstāvokļa, un šodien ir viena no tām dienām, kad es apšaubu visu to, ko es daru, viss ir slikti. Man liekas, ka es neesmu pietiekami laba, plus es zinu, ka es esmu stāvoklī un mans ķermenis mainās, bet jā, es šodien galīgi nepatīku sev. Vienmēr sakot, es neesmu šodien savā labākajā noskaņojumā, es patiesībā esmu savā vienā no sliktākajiem noskaņojumiem, plus es saprotu to, ka mana grūtniecība jau ir pusē un laiks skrien nenormāli ātri un gribot, negribot, es jau sāku domāt par dzemdībām, kā tas būs, un ņemot vērā to, ka manas dzemdības ar Markusu bija diezgan traumatiskas, man nāk prātā visādas interesantas domas, lai neteiktu vairāk līdz ar to, jā. Es domāju, ka sievietes mani sapratīs, es domāju, ka katrai no mums ir tāda diena, es pieņemu, ka ar mani vienkārši, es pieņemu, ka vienkārši hormoni šodien liek par sevi manīt, bet jā, es šodien esmu tādā diezgan nomāktā noskaņojumā, sen es neesmu bijusi tādā noskaņojumā, man vispār tāds noskaņojums ir reti, bet, kā redzat, ir arī tādas dienas, un sākumā es domāju, ka es vienkārši atvadīšos no jums un finišēšu šo vlogu un nedalīšos ar savām emocijām. Un jā, man likās svarīgi padalīties ar savām emocijām un savu pašreizējo stāvokli, jo varbūt skatoties manu kanālu vienmēr rodas iespējas, ka viss ir labi un es vienmēr esmu priecīga un es vienmēr esmu pašpārliecināta par sevi un man viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā, protams, lielos vilcienos es esmu ļoti pateicīga, bet šodien vienkārši manas emocijas ņem virsroku un ticiet man pašai nepatīk šāds stāvoklis, bet es izdomāju, ka es labāk padalīšos ar šādām emocijām, jo, ja gadījumā manā skatītāju vidū ir arī meitenes, kuras arī gaida bērniņu un arī jūtas nepārāk forši, tad zinat, ka jūs nesat vienas. Un arī man ir šādas dienas, es esmu ar jums. Tā kā jā, bet par spīti tam, ka es šodien esmu galīgi nomāktā noskaņojumā, es piespiedu sevi uztaisīt savu foršo rīta rutīnu, sasmērējos ar jauno krēmu,
kas, starp citu, ir fantastisks, uztaisīju savu sejas kopšanas rutīnu, nedaudz uzkrāsojos, saģērbos un došos pastrādāt. Un ceru, ka šis noskaņojums, šis nomāktais noskaņojums mani pametīs vistuvākajā laikā. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Tā! Saw you paint a picture of a face that